maina duri roku tur trafikam. Likšu loģiski, ka Taivāns. Nu, loģiski, kā loģiski. Oriģinālais rokturs 77 eiro. Es nesaprotu par ko. Taivāns rokturs 10 eiro. Nu, es domāju, tur... Un arī tas oriģinālais nav nekāda dieva dāvana, jo viņiem visiem atlūkst šīs te atsperītes, jā. Kāpēc, ka roktur neatiet atpakaļ vairs sākam stāvoklī. Bet, kas man tāda bišķi vienmēr liekas, tāda absurda lieta tām Taivānas detaļām, kad viņi kaut kādu sīkumiņu, it kā visi forši, visi rokturs, ne ar ko es domāju, nesliktāks par to oriģinālu. Bet ir kaut kāda tāda nianses, piemēram, šajā gadījumā blīvgumī, kur vienkārši, viņi iet tajā gropē tik dziļi, ka viņi reāli nepilda to funkciju. Viņi tur neviens mikrons neiznāk no tās gropes ārā. Lai būtu kaut vai 20 eiro, bet uztaisiet to gumiju normāli. Es saprotu, ka jums tāds tie rokturi miljonus droši vien ražošanā un pie katra piestrādāt nevar, bet tajā brīdī, kad viņu, tā kā pirmo reizi taisa, es domāju, ka neviens cilvēks, tāpēc viņu, teiksim, neatteiksies no pirkuma, ka viņš maksās 20 eiro, nevis 10. Bet tā gumija būs tāda, kā viņai jābūt. Tāds sīkums un bieži vien šitas ir kā visi forši labi, ka taisa un paldies viņiem par to, jā, kad ir alternatīva dažreiz kosmiskām oriģinālajām cenām. Bet, viņš varēja būt vienkārši par 10 eiro dārgāks un tā gumija varēja būt tāda, kā viņai jābūt. Viss, jautājums būtu atrisināts. Protams, pa 80 eiro, man liekas, vispār kaut kas anormāls. Bet, šitā, diemžēl, ir viņiem tiem ķīniešiem un Taivānas lietām. Kaut kas vienmēr jāpielabo pašam. Es atceros Šaranam ručku ar maini aizmugurē, tur bagažniekam. Visi forši ručki nopērkam, salīdzinoši lēti bija. Tikai sērdeni nevar ielikt pašam, lielāks caurums. Urbums. Jā, tā kā, bet, paldies jau vispār, ka ir alternatīva. Es domāju, ka, cik tas nāk, 7 šādi rokturi pret vienu oriģinālo, es domāju, tur vienos vārtos.